Kā es minēju iepriekšējā nodarbībā, ir trīs galvenie jautājumi. Kas notiks, kā šis karš tiks vadīts, kā šis karš beidzot izskatīsies un kā mainīsies pasaule. Kā es apspriedu iepriekšējā nodarbībā, es izdaru trīs paredzējumus par šo karu. Pirmais ir tas, ka Amerikas Savienotās Valstis izmantos sauszemes karaspēku. Un tas nozīmē, ka Donalds Trumps ieviesīs nacionālo iesaukšanu. Tas ir pirmais paredzējums. Otrais paredzējums ir tas, ka Izraēla un Amerikas Savienotās Valstis neizmantos taktiskos kodolieročus šajā karā. Trešais ir tas, ka Al-Aksas mošeja, trešā svētākā vieta islāma pasaulē, tiks iznīcināta šī kara laikā. Iepriekšējā nodarbībā es izskaidroju savu analīzi un pamatojumu pirmajiem diviem paredzējumiem. Šodien es izskaidrošu trešo paredzējumu. Bet pirms mēs sākam, es gribu apskatīt dažus video, lai jūs saprastu kontekstu, dažus no šī kara dalībniekiem. Tas ir senators Blumentāls no Connecticutas, un viņš ir viens no 100 ASV senāta locekļiem. Viņš ir arī viens no 8 locekļiem. Kad jūs vadāt karu, Baltā nama pienākums ir ziņot par saviem mērķiem. Mērķi, kā karš norit, 8 kongresa locekļiem, konfidenciālā vidē. Un tas ir senators Blumentāls pēc tam, kad viņš ir informēts Baltajā namā. Un tas ir tas, ko viņš saka par kara prognozi līdz šim. I emerged from this briefing as dissatisfied and angry, frankly, as I have from any past briefing in my 15 years in the Senate. I am left with more questions than answers, especially about the cost of the war. My questions have been unanswered, and I will demand answers because the American people deserve to know. And I guess I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran to accomplish any of the potential objectives here. And there is also, as disturbingly as anything else, the specter of active Russian aid to Iran, putting in danger American lives. Tātad, 3 lietas, ko iznest no viņa runas ar žurnālistiem. Pirmā lieta ir tā, ka administrācija, Donalds Trumps, Baltais nams, nav formulējis budžetu. Cik daudz šis karš maksās? Tas nozīmē, ka šis ir atvērts karš. Mēs nezinām, kad šis karš beigsies, un tāpēc mēs nezinām saistības, un tāpēc mēs nezinām, cik daudz šis karš maksās. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts, ko viņš izsaka, ir tas, ka mēs esam ceļā uz sauszemes karaspēka izvietošanu Irānā. Un tas būtībā nozīmē nacionālo iesaukšanu. Trešā lieta, kas ir izšķiroša, ir tas, ka viņš saka, ka viņi zina kā faktu, ka Krievija jau ir iesaistījusies šajā karā, palīdzot Irānai. Tātad tie ir 3 galvenie secinājumi no šī. Šī ir Irānas ārlietu ministra Argači runa ar NBC News. Un NBC News vaicā Argači, hei, ir baumas, ka Amerikas Savienotās Valstis jau izmanto sauszemes karaspēku pret Irānu. Tagad es gribu, lai jūs novērojat viņa atbildi un tad žurnālista atbildi.
President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You were waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the U.S. military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this. Tātad atkal dažas lietas, ko novērtēt. Pirmkārt, ārlietu ministrs Argači nav nemaz noraizējies par sauszemes karaspēku. Patiesībā viņš būtībā teica, ka tas ir slasts, jūs nākat iekšā, bet mēs esam tam gatavojušies jau 20 gadus. Vēl viena lieta, ko jūs pamanīsiet, ir, ka žurnālists ir pilnībā pārsteigts par šo atbildi. Viņš ir šokēts līdz klusumam. Viņam jāvaicā vēlreiz, vai jūs sakāt, ka esat gatavi sauszemes karaspēkam? Un tas parāda jums to, ka Vašingtona un Trumpa administrācija un ārpolitikas elite, mēdīju elite, viņi patiesībā nav izdomājuši to. Viņi patiesi nav apsvēruši iespēju zaudēt šo karu. Kāpēc mēs to redzam tagad? Tas ir burbulis. Tas ir izolēts burbulis, kur visi tic vienam un tam pašam. Un ja viņi turpinās vadīt šo karu, tas būs problemātiski. Šis ir rabīns Šnirsons, un viņš ir līderis, vai viņš bija līderis, viņš ir miris, bet viņš bija līderis organizācijai, ko sauc par Chabad Lubavitch. Es runāšu vairāk par Chabad Lubavitch, kad mēs turpināsim, bet es iepazīstinu jūs ar viņu tagad 1990. gadā, un viņš runā ar Benjaminu Netanjahu, kurš ir jauns un daudzsološs politiķis Izrēlā. Tagad apskatīsim sarunu. בזמן שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים. משהו עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו במה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בצורה טובה. Tātad, kas notiek šeit? Kā daudzsološs politiķis Netanjahu iet pie rabīna, un rabīni ir visspēcīgākās personas ebreju sabiedrībā. Viņš būtībā saka, vai jūs dosiet man savu svētību, vai jūs atbalstīsiet manu politisko karjeru? Rabīns saka, jā. Viņi arī runā par to, kā lietas norit. Tātad cits veids, kā mēs to sakām, ir gandrīz kā plāns darbībā, lai sasniegtu noteiktus reliģiskus mērķus un lietas iet labi. Bet rabīns saka, bet tas nenotiek pietiekami ātri, jo mums vajag mesiju, lielisko ebreju tautas līderi, lai nāktu. Un mēs varam ievirzīt lietas, kas piespiedīs mesijas atnākšanu. Tātad pātrināsim lietas, Netanjahu. Tātad, kas tas ir, es izskaidrošu vēlāk, bet es gribu, lai jūs zinātu, kas šie cilvēki ir. Rabīns ir ļoti svarīgs mūsu stāstam, un Netanjahu, protams, ir pašreizējais Izraēlas prezidents. We want to know what you're reading now. What I'm reading? Yeah. It's called The Jews Against Rome. What made you pick it up? Well, we lost that one. I think we have to win the next one. Tātad, tā ir ļoti ātra apmaiņa. Tātad, žurnālists vaicā Benjaminam Netanjahu, ko jūs lasāt tagad? Un viņš saka, Roma pret ebrejiem. Tā ir grāmata no Barija Štrausa, vēsturnieka, un tā ir par 3 kariem, ko ebreji cīnījās pret romiešiem. Un tas bija būtībā holokausts ebrejiem. Daudzi ebreji vai nu nomira, vai tika paverdzināti. Romieši sadedzināja 2. templi. Tātad ir šis vēsturiskais naids ebrejiem pret romiešiem. Bet ko viņš teica, ir tas, ka Bens Netanjahu teica, ka es lasu šo grāmatu, jo mēs
zaudējām to karu pret Romu. Bet nākamo karu pret Romu mēs nedrīkstam zaudēt. Tad jautājums ir tas, kas ir Roma? Tā nav Irāna, draugi. Tā droši vien nav Krievija. Tā droši vien ir Amerika, vai ne? Lielā impērija. Tātad tas ir dīvaini, jo Izraēla ir Amerikas sabiedrotā šajā karā. Bet Netanjahu saka, ka nē, mūsu īstais ienaidnieks ir Roma, un tam mums jāgatavojas. Tātad es gribu, lai jūs to paturat prātā. Tas ir Pīts Hegsets. Viņš ir kara sekretariāts Donaldam Trumpam. Un tas ir aptuveni 2018. gads, kur viņš ir Jeruzalemē. Un viņš runā ar kristīgajiem cionistiem un cionistiem. Kas šie cilvēki ir, es izskaidrošu vēlāk, bet klausīsimies viņa runu. And I and others had a chance to go see the Western Wall of the Temple Mount, the Western Wall tunnels, so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. Tātad, viņš ir kristietis. Viņš nav ebrejs. Bet ko viņš saka, ir tas, ka viņš ir ieradies Jeruzalemē un apmeklējis šīs ebreju svētvietas. Un viņš nevar nebūt pārsteigts no rietumu mūra skaistumu un garīgumu. Viņš arī turpina teikt, kad ir bijusi sērija brīnumu. Tātad 1917. gadā bija Balforda deklarācija, kad būtībā Britānijas impērija atļāva ebrejiem dibināt Izraēlas valsti. 48. gadā bija Izraēlas dibināšana. 67. gads bija, kad Izraēla cīnījās karā pret saviem kaimiņiem un uzvarēja. 2017. bija, kad Donalds Trumps pārvietoja Amerikas vēstniecību no Telavīvas uz Jeruzalemi, tādējādi atzīstot Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu. Un ko viņš saka, ir tas, ka ja šie ir soļi, lai sasniegtu dievišķo plānu, tad nākamais brīnums varētu būt 3. tempļa, jeb Salamana tempļa atjaunošana. Un tas nozīmē iznīcināt Al-Aksas mošeju. Tātad, kas notiek šeit? Atkal es izskaidrošu jums vēlāk, bet es gribu, lai jūs zinātu, kas šie cilvēki ir un kā viņi domā. Aiziet vēl viens video, un tad, ja jūs gribat uzbūvēt 3. templi, jums jāatbrīvojas no 3. svētākās vietas islāma pasaulē. Un ko jūs izdarāt? Nu, ir dažas opcijas. Missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran, it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late, you deal with a bunch of cowards. Tātad, tas ir rabīns Izrēlā. Viņš saka, ka pagājušā gada jūnijā 12 dienu karā Irāna šāva raķetes uz Izrēlu. Un ko viņš saka, ir, jūs zināt, tas bija iespējams mums izlikties, ka Irānas raķetes trāpīja klints kupolā, Al-Aksas mošejā, tādējādi to iznīcinot. Un tad arābi vainos irāniešus un arābi dosies karā pret persiešiem. Un tad mēs varam tikai atpūsties un smieties par šiem trakajiem. Tātad atkal, tas var būt mulsinoši jums, kas šie cilvēki ir. Kāpēc viņi saka šīs lietas? Bet tagad es izskaidrošu jums, kas patiesībā notiek. Un es to atkārtoju. Bet ir grūti no ģeopolitiskās perspektīvas izskaidrot šo ASV-Irānas karu. Jums jāskatās no reliģiskās perspektīvas, reliģiskais leņķis, un tas ir tas, uz ko es gribu koncentrēties šodien.